Prieks jūs visus šeit sveikt. Inčēt Motors Latvija. Prieks, kad atradāt laiku šajā trešdienas pēcpusdienā ierasties pie mums uz oficiālo BTA sieviešu dienas jau 6. pēc kārtas rallija prezentācijas pasākumu. Skaidrs, ka tās mūsu cienījamās, pat teikt, varbūt sportistis, rallistis, kuras piedalās no pirmā gada, pirms 6 gadiem, kas notika, vēlas uzzināt arī, kas ir jauns, tāpēc, ka tas, kas ir piedalījušies un arī visi, kuri sekojuši līdzi, ka zina, ka tas ir unikāls pasākums, kur, kā saka, nāk uz sevi atrādīt un arī uz citiem paskatīties un, protams, arī sacensties. Un tur, kur ir vismaz 2 sacensību dalībnieces, tur jau sākās kārtīgs sports, bet ņemot vērā, bet to gads vairāk pastāstīs noteikti, cik plānojās šogad būt sacensību dalībniekiem, tad, es domāju, ka neviena Baltija, bet arī Eiropa vienkārši var ar tādu baltu skaudību uz mums skatīties no malas. Pēc 87 dienām tātad viss notiek, viss iet gaisā. Aicinu atzīmēt savos veitālruņos un kalendāros šo datumu, bet pirmajam es vārdu dotu BTA sieviešu dienas rallija direktoram un par stipru Latviju producentam un šīs dienas šefpavāram Gatim Dzegzam. Šeit, jā. Dzirdams, jā? Tātad esiet sveicināti klātesošie mēdīji, viesi, kas ir ieradušies, un kā Armands jau minēja, tad jā, minēja sportu, jā, bet mēs tā kā vairāk skatāmies, ka tā ir vienkārši ballīte, jā, to, kā mēs šogad ir sociālā zupa un viss sociālais piegājiens, tad arī ballīte mēs ņemam ārā kā saukli. Bet skaists un arī sievietēm skaists un arī no mūsu puses, man liekas, kad ir viens no labākajiem, mīļākajiem pasākumiem. Tas ir tieši, jā, BTA sieviešu dienas rallijas, kur pulcējās daudz sievietes. Un par to, kā Armands minēja, kad Eiropā jau esam iegājuši, bet kā skan un kas, tad šodien bija informācija, uz e-pasta atnākus meitene aizgāja, ka mums ir pieteikusies dalībniece, šobrīd vēl nevar pieteikties, bet ir atsūtījusi visus jautājumus, kā var notikties, speciāli no Zviedrijas braukšot piedalīties rallijā. Forši, priecājamies. Bet tā nav Latvija. Tā nav Latvieta, nē, viss bija arī angliski rakstīts, jā. Un tas mums arī priecē, un šogad mēs dāmu skaitu ierobežots, mums šogad būs līdz 500 ekipāžām. Un ir ieradušās arī klātesošās, kas ir piedalījušās jau vairākos rallijos, un ziņosim to, ka pieteikšanās mums šogad ir no 21. decembra. No 21. decembra vienmēr mēs esam taisījuši preses konferenci februārī. Pagājuši gadu bija arī februārī, kad jau viss bija pieteikšanās slēgta. Šogad esam labi pastrādājuši ar jaunām idejām, kāda būs trase, kādi būs mērījumi, kā tiks reģistrēts, vispārējo par to vēlāk pastāstīs 4x4 pārstāvi klubs, jā. Un es varu šodien tikai palielīties to, kad jūs fonā redzēt, mums ir speciāli pagatavota BTA sieviešu dienas rallijām mājaslapa womensdayrally.com, kura jau tieši no šī brīža ir pieejama. Visa informācija, intervijas, galerijas no iepriekšējiem gadiem. Pieteikšanās ailītes pagaidām slēgtie, vēl vienreiz atgādinu. Un, protams, arī Facebooks, Twitteris, kur mēs liksim visu informāciju, jo jau kādu mēnesi jau esam citīgi sākuši strādāt. Paldies arī mūsu atbalstītājiem lielākajiem, kas 4 gadus ar mums kopā ir BTA. Tikai dēļ viņiem tas pasākums ir tik krāšņs, un mēs varam to latiņu celt augstāk. Paldies šogad Inškai grupām Fordam par šīm maigām telpām. Paldies mums vecajam biedram vadītājiem Kasparam Upacierim, savai komandai. Un Armand, esi sveicināts tagad arī šitajā baļģē. Paldies par lielāko prieku. Paldies, Gati. Jautājumi noteikti vēl būs. Es tā ļoti ceru, ka būs jautājumi savādāk. Ja nebūs jautājumi, tad droši vien es uzdošu kādu jautājumu. Ja? Un tagad vārds apdrošināšanas sabiedrības BTA Insurance Company SA valdes loceklim Oskaram Hartmanim. Lūdzu. Labdien, cienītās dāmas, kungi. BTA ir lielākais apdrošinātājs Latvijā. Un mēs esam ar savu pieredzi lielāki arī transporta apdrošināšanā. Un mēs dažādākos veidos skatāmies, kas notiek ar tām apdrošināšanas policēm, kuras ir iegādājušies mūsu klienti. Tad 75% ir
stiprā dzimuma pārstāvi, 25% mums ir dāmas. Turpretī, ja mēs skatāmies par to negadījumu skaitu un biežumu, kā tiek tas izraisīts un kāda tad vidēja atlīdzība, par ko mums ir jāmaksā, tad dāmas mums ir daudz piesardzīgāk brauc, daudz uzmanīgāks, un ja vēl viņas varētu tikt galā ar vienu tādu lielu kļūmu braukšanu atpakaļgaitā, kas ir viņām tas klupšanas akmens, es teiktu tā, ka tad viņas būtu pavisam drošas un būtu arvien labāk. Kāpēc mēs izvēlējušies, esam jau 4. gadu konkrēti sieviešu rallī sponsorēšanā piedalīties? Tas ir numur 1, kad popularitāte ir situs ļoti augstu vilni, bet arī caur sociālajiem mēdījiem drošību, ko mēs kā BTA vēlamies popularizēt, un arī šogad esam uzsākuši ar drošu braukšanas skolu 333 trasi, tad caur visu mūsu šo te rallī mēs ejam kopā ar uzsvaru Latvijā, kad vēlamies drošību, mazāk ceļu satiksmes negadījumu, lai gan arī statistika mums šobrīd rāda, ka negadījumu skaits aug arī negadījumu biežumu skaits, kas rāda uz pilnīgi pretējo. Protams, ka tam faktori ir daudz un dažādi. Tas būtu tā kā no manas puses. Paldies, Oskar. Noteikti jautājumu sagatavosim arī BTA valdes locekļiem. Un tagad jautājumi jau, protams, bija kas, kādi jaunumi, kādi mērījumi, ar ko var iepriecināt, ar ko jāsastopās būs. Varbūt pilnīgi visus atklājumus nepastāstīsim šodien, bet tos galvenos ģenerālos gan biedrības 4x4 klubu pārstāvis Alvis Reidšmits. Lūdzu. Sveicināt vēlreiz visi, kas ir ieradušies, un tad par tiem jaunumiem, kas mums ir šogad. Noteikti daudz ir dzirdējuši, ka mums kardināli kaut kas mainīsies. Un tas ir tādēļ, ka sadarbībā ar biedrību par stipru Latviju mēs pamēģināsim starta kārtību pamanīt, lai nebūtu tā lielā gaidīšana uz startu, jo pagājušajā gadā tas bija pirmā mašīna startējuma, kad pēdējā startēja tur bija kopā 3 stundas. Līdz ar to, un tā kā šogad vēl tas skaits ir vairāk, un mums ir plānā to visu izdarīt 2 stundās. Kas un kā, tas pagaidām ir noslēpums. Varu pateikt tikai to, ka mēģināsim iekļaut arī veiklības braukšanas disciplīnu mūsu atbalstītiem biķernieku auto trasē. Un tādā, ka tās dāmas brauks kur no kurā. Kur brauks, to neteikšu, katra brauks uz savu pusi. Paldies. Katrā ziņā vismaz. Vienā vārdā sakot, uzreiz jāpiekrīt BTA pārstāvim, ka sievietes ir labāks autovadītājs. Un gatavojoties arī šodienas pasākumam, es domāju, paskatīties, kādi tie dati, konkrēti ciparas neteiksim, bet arī šodien mēs sagatavojam tādu agresīvā autovadītāju portretu vīrietis. Prasīja kolēģiem, kas gatavoja, vai nevaram atrast kādā pozīcijā, tur tomēr kaut kādos sīkākos datos, vai tomēr kaut kas neparādīsies, diemžēl nē. Skatāmies tālāk statistiku par braukšanu reibumā. 11% sievietes iekuļās negadījumos, 90% vīrieši. Akal nekā. Skatījums vēl vienu tabulu atradām, kur ir pa vecumu grupām. Vistuvāk tā sieviešu un vīriešu proporcija ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet tur ar apmēram vidēji uz 1000 negadījumiem, pa 100 vīriešiem vidēji iekuļās vairāk nekā sievietes. Bet arī sapratu, ka vienīgais veids, kur sievietes vēl var pārspēt vīrieši, tās ir sacensības un rezultāts. Ja mēs nevaram negadījumos, tad es domāju, to noteikti izdarīs sievietes un parādīs rezultātus labus, un es domāju, varbūt tās kādā brīdī, interesi pēc vai kaut kādu pēc tam iedot kādu maršrutu vīriešiem izbraukt un tad salīdzināt, kādu būtu rezultāts. Es domāju, nebūtu tā, ka sievietes ļoti atpalikt no vīriešiem sacensībās, un es domāju, arī viņas brauc gan uz ceļa labāk, un arī sacensībās būs noteikti labi rezultāti. Beigās gribētu novēlēt tiešām brauc ar prātu, ne tikai sacensībās, bet arī ikdienas dzīvē, un es domāju, tad būs labi rezultāti. Lielas paldies, noteikti ņemsim vērā ieteikumus, un visbeidzot biedrības par stipru Latviju valdes loceklis Juris Kokainis arī ir gatavs mums kaut ko jaunu pastāstīt. Es ceru, jā. Lūdzu. Es varbūt vairāk pielikšu tādas emocijas klāt mūsu pasākumam, jo bija statistika, bija tās oficiālā informācija. Mēs no savas puses, ņemot vērā, ka
šogad mēs ejam uz tādu, nākošajā gadā mēs ejam uz tādu sociālu vairāk ievirzi, domājām, kas īsti mums ir jāatnes varbūt līdz tiem cilvēkiem, kas ir uz ceļa, kur varbūt domā par to, ka dāmas nemāk braukt vai vēl kaut kā. Un mēs nonācām pie tā, ka ir jāiznes parastiem mūsu braucējiem tā ziņa par to, kāds tad īsti ir tas sieviešu braukšanas stils. Kas ir sieviete pie stūres, ko viņi tur jūt, ko viņi dara. Viņi brauc labi, kā jau teica Armāns pašā sākumā, viņi brauc skaisti, viņi brauc pieklājīgi, bet galu galā, kas tad ir šī dāma pie stūres un kas ir dāmas braukšanas stils. Un uz to mēs arī šogad iesim, un es aicinu dalībnieces, potenciālās dalībnieces būt pietiekami aktīvām, jo mēs veicināsim šādu veidu diskusiju sociālajos tīklos, kur dāmas pašas varēs izteikties par to, kas tad galu galā, kā viņas jūtās pie stūres, kas viņām patīk, kas nepatīk, kā viņas ko viņas dara. Jo man ļoti patika viena tāda ekspresa intervija, kas bija mums no iepriekšējiem rallijiem, kad kā tu tagad šodien jūties? 8. marts tu brauc, viņi teica, ļoti labi, beidzot neviens nepīpina, nerāda pirkstu uz manīm, nesaka, es sievieti pie stūres. Un līdz ar to mēs gribam arī iet uz to, lai šī pīpināšana nebūtu, un lai visi zina, ka dāmas brauc labi, skaisti, droši, smaidīgi un, emocionāli varbūt, dažreiz varbūt vairāk emocionāli. To, ko es gribu piebilst, ir, sekojiet informācijai, jo Gatis teica par to, ka mums pieteikšanās oficiālā sākās 21. datumā, bet jau no rītdienas mūsu partneru BTA mājaslapā būs iespēja piedalīties akcijā, un tur būs jau iespēja būt pirmajām 50, kuras piesakās uz šīm, kuras iegūs tiesību pieteikties nākošā gada rallijā. Tā kā praktiski visas aktivitātes mēs sākam jau no rītdienas, mājaslapa jau strādā, gaidām, vai nu ejam BTA LV jau rītā, vai nu gaidām par 21. decembru un reģistrējamies mūsu jaunajā mājaslapā. Paldies! Paldies! Tagad mēs esam nonākuši līdz sadaļai jautājumu, bet es ļoti ceru, ka būs kāds jautājums, bet pirms jūs uzdodat savu pirmo jautājumu, ja drīkst, es paskariešu pa priekšu. Gati, saka lūdzu, ko tu teiksi 501. ekipāžai, kura ļoti gribēs piedalīties, bet pieteikšanās jau būs beigusies? Aizpildiet anketiņu, esat rezervē. Tiklīdz kāda atteiksies, jūs esat pirmā pie starta. Un Armand, mums ir, šitas jau ir bijis, ka mums ir sākumā, mēs sākām ar 250 ekipāžām, limitu, ja? Tad pagājuši gadu mums bija 380, kurā mēs gribējām arī tikai 350. Un sūta meitenes kailfoto, slavenības, kā bez manīm, es esmu tāda, jūs nožēlosiet, ja? Piemin arī visādus organizatorus, ja? Vadītājus, ja? Pasākumu vadītājus, es tur tāda krustmeita un tāds. Bet, būs rindas kārtībā un būs padomāts, arī 500 ekipāžas nav mazs skaits tādā ziņā.